sēdu, tur mūžam lans mums viss. Mēs jūtam mīlu svēdu, mums uzvarēt lai krist. Mēs jūtam mīlu svēdu, mums uzvarēt lai krist. Nav nāves šūs rīksēm, mums šaustu ienaidnieks. Paldies uz Kristu rīksēm, mums izaugs cīņas prieks. Nav nāves šūs rīksēm, mums šaustu ienaidnieks. Paldies uz Kristu rīksēm, mums izaugs cīņas prieks. Labvakar, godātie radioklausītāji! Ir 2013. gada janvāra 1. pirmdiena, un skan šī gada pirmais biedrības Latvietis raidījums Būt latvietim. Raidījuma nosaukums izsaka tā būtību – runāt par visu to, kas svarīgs un rūp latvietim. Gan par patīkamo, gan arī par to, par ko reizēm gribētos paklusēt. Dzirdētas garas un plašas peripētīs par un ap to, kādi būtu ieguvumi un kaut kādi nelieli zaudējumi Latvijai atsakoties no savas nacionālās valūtas, lata un pārējot uz eiro. Vai nu mēs būtu sliktāki, arī mēs par to parunāsim. Tiesa, tas, ko mēs teiksim, nebūs citur dzirdēti abstraktie spriedelējumi par to, ka lats jau tā it kā esot piesaistīts eiro un tāpēc pārēju uz eiro esot tikai formalitāte, par to, kā nu mums latviešiem pieaugšot labklājība un tam līdzīgi. Šoreiz mūsu raidījuma viesis ir Jānis Sils. Labvakar. Raidījumā piedalās Leonards Cinkins. Labvakar. Un es, Alvils Bērziņš. Esmu paņēmis līdz 2003. gadā izdoto Latviešu nacionālistu kluba, toreiz kluba 415, grāmatiņu Eiropas Savienība, draugs vai drauds. Šajā grāmatiņā toreiz tika lieliski pamatots, kādēļ Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā, situācija kļūtu sliktāka, nevis labāka. Tika paredzēts gan birokrātijas pieaugums, gan Eiropas komisijas uzspiestās direktīvas, gan cenu pieaugums, jeb inflācija. Atcerēsimies, ka pirms kādiem 10 gadiem lētāko baltmaisu sklēpiņu varēja iegādāties par 9 centīmiem, un tramvaja biļete maksāja 20 centīmus. Tika prognozēta arī masveida emigrācija. Neraugoties uz to visu, valdošie gluži kā toreiz arī šodien turpina skandēt mantru par eiro, kā teju vai universālu situācijas glābēju, par cik miljoniem vai pat miljardiem pieaugšot iekšzemes koprodukts, cik miljonus ietaupīšot budžetā un kā nu mēs visi dzīvošot gluži vai kā Leiputrijā. Ņemot vērā, ka tie paši, kas solīja, bet nedeva toreiz, tagad atkal sludina pienu upes ar ķīseļa krastiem, pat neiedziļinoties eiro ieviešanā un tajā visā, jājautā, vai tiem cilvēkiem var ticēt? Nu, ja tas ir jautājums man, tad pilnīgi droši, ka ticēt nevar. Tas būtu samērā neprātīgi ticēt cilvēkam, kurš vienreiz tevi ir apkrāpis. Bet visu šo sarunu par eiro, nes kāpēc parasti vienmēr cenšas sākt no tāda gluži nepareiza punkta. Un tas punkts parasti ir tāds, ka sāk rēķināt miljonus, tūkstošus un miljardus, kādi nu būs tie ieguvumi no tā, ka tiks ieviests eiro, un cik mēs attiecīgi zaudētu, ja šis eiro netiktu ieviests. Patiesībā jautājums ir daudz būtiskāks un jāsāk diskusija, ja tāda vispār notiktu, būtu no citas puses. Un jautājums par to, vai mums ir vai nav vajadzīgs lats, ir savā dziļākajā būtībā par to, vai mums ir vai nav vajadzīga sava valsts. Un atteikties no savas nacionālās valūtas, jo nes kāpēc visu runā par eiro ieviešanu, bet neviens nerunā par latu likvidēšanu. Tad līdz ar to es vispār ierosinātu visu šo diskusiju saukt īstajos vārdos par latu likvidēšanu. Un tie spriedlējumi ir daudz un dažādi. Tātad, lūk, kā jau to vēl minēja pirms kāda brīža, ka lūk, mums esot lats piesaistīts jau eiro, un līdz ar to tā ieviešana būtu tikai formāla un tam līdzīgi. Tādā gadījumā mēs ar tikpat lielu
tikpat liela nopietnība varētu jautāt, vai mums gadījumā nevajadzētu Latvijas tā nosacīto valstiskumu, kurš vēl ir atlicis, arī likvidēt pavisam, iekļaujoties vienalga kā guberņai Krievijas sastāvā vai kādas citas lielvalstis sastāvā. Jo ir taisnība, protams, ka lats nav pilnvērtīga valūta, un viņš nav bijis pilnvērtīga valūta kopš savas ieviešanas pirmās dienas, tas ir 94. gadā. Jo jau no sākotnēji, no ieviešanas brīža, lats vienmēr bijis piesaistīts. Sākotnēji tas bija SDR valūtu gross, kas bija vispār tik unikāls valūtu kombinācija veidojums, ka izņemot Latviju pie SDR gross bija piesaistīta tikai Šeišeļu salu valūta. Un pēcāk tas tika piesaistīts eiro. Līdz ar to Latvijas valsts jau no 94. gada faktiski ir atdevusi labprātīgi vienu no spēcīgākajiem instrumentiem, ar kur ir iespējams regulēt ekonomiskos procesus un līdz ar to noteikti labklājības līmeni. Jo loģika ir ļoti vienkārši, ko var saprast, kurš nav pat nemazākajā mērā saistīts ar ekonomiku un visām finanšu lietām. Ja valūta ir piesaistīta kādai citai valūtai vai valūtu grupai, tas automātiski nozīmē to, ka mūsu tautsaimniecība ir atkarīga no citu valstu vadību lēmumiem. Un tāds visus šos gadus ir arī bijis. Bet jautājums ir tāds, vai mums tādēļ atteikties? Ja? Lai gan šis līdzeklis, protams, nav pilnvērtīgs, lats nav pilnvērtīga valūta šobrīd, bet tā ir valūta, kuru varam tomēr atsaistīt no piesaistes eiro un pie labvēlīgas apstākļu sakritības mēs tomēr varētu veikt paši savu saimniecisko un fiskālo politiku. Latvijas valsts, tagadējā Latvijas valsts, patiesībā jau tika izveidota kā Latvijas PSR turpinājums, nevis atjaunojot 18. novembra Latvijas valsti. Tikai pārbūves rezultātā tā komunista elite bija pietiekoši gudri, lai šajā reizē pārņemtu tos 18. novembra valsts simbolus, karogu, himnu, ģērboni, bet teritorija un iedzīvotāju kopums palika Latvijas PSR un valdošā šķira arī. Varbūt, vai tādā gadījumā varbūt pat ir labi, ja 4. māja režīms atsakās no tiem simboliem un parāda, kas ir kas. Es piebildīšu vēl klāt. Jānis pateica interesantu lietu. 94. gadā jau Latvija savas pamatpilnvaras jau deleģēja kaut kur ārpus sevis, bet Latvija tā saukt atjaunot tikai 91. gadā. Cik tad gadus Latvija vispār ir pastāvējusi, vai viņš šodien reāli pastāv? Tas ir jautājums jau ļoti, ļoti plašs, bet atbildot pirms uz to, ko Alvils jautāja, es tomēr neturos pie tās domas, ka jo sliktāk, jo labāk. Ja? Man īsti nešķiet pareizi domāt, ka varbūt ir labi, ka tagad nebūs vairs lata un tam līdzīgi. Jo tas ir ierocis. Ja? Mēs, teiksim, godasardze pie brīvības pieminekļa ir simbols. Godasardze nav bruņota ar triecienu šautenēm, kuras būtu pielādētas ar kaujas munīciju. Bet tajā pašā laikā nevar teikt, ka tā triecienu šautene ir prommetama. Ja, viņi ļoti labi izmantojami saviem mērķiem, tikai viņi ir jāpielādē, un tas pats ir arī šeit. Lats ir gluži tāds pats šobrīd nepielādēta triecienu šautene. Pie noteiktiem apstākļiem viņš ļoti labi izmantojams, kā mehānisms mūsu valsts attīstībai. Ja, tā kā teikt, ka labi, ka tagad vairs nebūs, es gluži tam nepiekrītu, jo tam jau redz ir arī tās praktiskās sekas. Viena lieta ir šīs kaut kāda principu lieta, ka tas ir simbols, ka tas ir tomēr viena no valsts pamatpazīmēm un tam līdzīgi, bet otra ir tās praktiskās sekas, ko atkal tie nabaga cilvēki izjutīs. Un pat īstenībā, labi, ļāva viņi sevi piemānīt toreiz tajā 2003. gadā referendumā. Ja? Tagad klusējot pacietīs, ka ieviesīs eiro. Un it kā varētu teikt, paši vainīgi, paši gribēja, tad arī saņemiet. Bet mēs neesam dzīvnieku bars. Man personīgi ļoti žēl, ka būs atkal tiem neaizsargātākiem jau būs visas tās neērtības. Ja? Kas atkal būs nākamais vilnis, protams, tā būs atkal inflācija, tas būs cenu pieaugums un tam līdzīgas lietas. Tad es pajautāšu vēl vienu provokatīvu jautājumu. Ka šobrīd ir cilvēki, kas vēlas organizēt kādu referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja tas tā notiktu, tad, manuprāt, tas būtu ļoti pozitīvi, bet, kā zināms, tas nav nemaz tik vienkārši, jo Eiropas Savienības iestāšanās līgumā bija noteikts, ka tādu referendumu var ierosināt 51 saeimas deputāts. Precīzāk satversmē tas ir ierakstīts. Un ja 50 deputāti nav ieinteresēti izstāties un viņa interesi var palielināt vai samazināt ļoti vienkārši, tad kā to tautā saka, pūtļipā sanāk. Un vai tādā gadījumā vismaz šobrīd nebūtu tikpat bezcerīgi atsaistīt latu no eiro?
Nu, ir skaidrs tas, ka nemainoties nekam citam, bet tikai spēlējoties ar to, vai Lats ir piesaistīts vai nav, nekādas būtiskas pārmaiņas mēs nejutīsim. Nu, ir runa par to, ka tādēļ jau es saku, ka ir noteikti apstākļi, pie kuriem šis Lats mums var atkal kalpot savam pamatmērķim, kam vispār kalpo nacionāla valūta. Bet, lai tas tā notiktu, ir jāmainās Latvijas bankas vadībai, ir jāmainās principiem, pēc kuriem tiek vadīta Latvijas politika, vispār Latvijas valsts. Ja? Tātad Lats ir tikai instruments, vēlreiz. Ja? Tāpat kā eiro ieviešana nav nekāds brīnumlīdzeklis, tāpat Lats saglabāšana arī nav nekāds brīnumlīdzeklis. Pats par sevi. Ja? Jautājums, ko mēs ar viņu darām, ja? Kā mēs šo ieroci izmantojam, ja? Kā mēs šo līdzekli izmantojam. Par to ir stāsts. Vai tie ieroči ir mūsu rokās? Nē, šobrīd pilnīgi noteikti. Nē. Ko mēs varam izdarīt, lai viņi tāpat druskai nonāktu mūsu rokās? Nē, nu pat druskai viņi ir, protams, tādā nozīmē, ka, teiksim, Latvijas, teiksim, vadošos cilvēkus vai eliti mēs kaut vai mikroskopiskā līmenī, bet kontrolējam vairāk nekā, piemēram, Eiropas komisija. Jā. Kaut vai tādā, kad bija pirms kāda laiciņa diskusijas par mūsu oligarhiem un tam līdzīgi, tad arī runājot ar cilvēkiem, kas nesaprata, kāpēc es tā kā vairāk nostājos, teiksim, tur Lembergu un tādu vietējo nosacītu oligarhu pusē, tad es teicu, viss ir ļoti vienkārši. Šie cilvēki ir zināmi. Te viņiem ir kaut kāda izcelsme, te ir viņu darījuma partneri, īpašumi, radinieki, draugi. Jā. Tas ir cits līmenis nekā, ja par mums lemj, teiksim, tas pats, nezinu, Džordžs Soros, piemēram, ja, par kuru mēs nezinām neko. Ja. Tāds mūsu vietējais oligarhs, mēs pie viņa mājas varam aizbraukt, mēs pat zinām, kur viņš dzīvo. Ja. Tātad tas ir pilnīgi cits līmenis. Un tāpat arī šeit. Ja. Līdz ar to kaut kāda ietekme, protams, mums ir gan uz tiem cilvēkiem, kas šeit valda un visu nosaka, gan uz Latvijas bankas vadību un tam līdzīgi. Ja. Tā kā jautājums par to, ko darīt, lai vara reāli nonāktu tautas rokā. Tur es domāju, ka ar šo raidījumu vien būs par maz. Bet vai no šiem oligarhiem patiesībā ir atkarīgs tas, vai mums būs eiro vai nebūs eiro? Varbūt, ka šis jautājums jau ir izlemts pilnīgi citās vietās un citos kabinetos, un šie oligarhi ir viņiem palīdzēts nokļūt pie varas tikai ar vienu nolūku, lai viņi pildītu šīs komandas. Un mēs pie viņiem varam nākt, varam viņiem skaidrot, varam viņus pārliecināt, bet viņi jau varbūt pat mums piekritīs, bet darīs to, ko viņiem liek. Bet par to mēs nekad nezināsim droši. Jā, kādas ir kaut kur bijušas vienošanās un kaut kādā augstākajā līmenī, starptautiskajā līmenī vai vispār globālajā līmenī, kādas ir bijušas vienošanās, kur kāda cilvēka ir. Bet mēs redzam sekas. Sekas mēs redzam, jā. Un tas pats bija ar Abrentu, protams, bet tas ir vienīgais, par ko mēs varam būt līdz ar to arī droši. Jā. Tātad mēs varam pēc kaut kādām sekām spriest par kaut kādu cilvēku saistību, par tālāku virzienu, par to, ko varētu mēģināt darīt. Jā, kas ir būtiskais, kas nav būtiskais priekš viņiem. Jā, protams. Bet varbūt pieskarties vēl tādai lietai, kad es satieku kādu cilvēku, kuram kāds tuvinieks ir slims vai pašam ir kāda problēma ar veselību, tad viņš staigā pa dakteriem, meklē, viņš cīnās par sevi. Es savā ikdienā maz satieku cilvēkus, kuri cīnītos par Latviju, par Latu, kuri būtu tam pret. Mēs jau varam te trietā parunāt, varam vēl kādā citā raidījumā kaut ko parunāt, bet vai būs tautai atbalsts šīm lietām, vai tauta vispār grib saglabāt, ko mēs varam darīt, lai šī tauta izglītotos un līdzdarbotos, jo galu galā tas gala lēmējs jau ir tauta. Redziet, ir tā, ka, ja runājam konkrēti par eiro jautājumu, es teiktu, ka šī ir tā lieta, kur gan tauta, gan arī Latvijas iedzīvotāji kopumā ir noskaņoti ļoti karēvīgi. Tātad pēc aptaujām tikai 3% ir pilnīgi droši pārliecināti, absolūti pārliecināti par to, ka eiro ir jāievieš. Un tad ir vēl niecīgi daži procenti, kas saka, ka drīzāk vajadzētu, bet absolūtais vairākums ir pret eiro ieviešanu. Bet šī gadījumā stāsts ir par to, ka šo viedokli, nostāju un vēlmi cīnīties nav šobrīd mehānismu, kā viņi īstenot, jo referendumu ierosināt visticamāk nebūs iespējams par šo jautājumu. Varbūt nav mehānismu tāpēc, ka neviens neuzņemās vadīt šādu kustību, šo tautu ievirzīt, varbūt trūkst galvas. Jā, iespējams, tajā pašā laikā ir stāsts par to, ka par Eiropas Savienības līguma izmaiņām tātad referendumus var ierosināt tikai Saeima.
Tas ir ierakstīts mūsu satversmē, diemžēl. Protams, atkal, ja mēs tā pafantazējam, pie noteiktiem priekšnosacījumiem, pie pietiekami lielas aktivitātes, protestu viļņiem un tam līdzīgi, jā, protams, kaut kādā brīdī šis referendums varētu arī tikt piedāvāts. Satversmes tiesas priekšsēdis Gunārs Kūters ir atzinis, ka šobrīd Eiropas Savienība un arī Eiropas monetārā savienība nav tāda pati, kā tas bija brīdī, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Tas nozīmē to, ka patiesībā toreiz tajā referendumā Latvijas iedzīvotāji nebalsoja par tādu eiro, kāds tas ir šobrīd, ar visiem Eiropas stabilitātes mehānismiem, tiem milzīgiem fondiem un tā tālāk. Un ka tas nozīmē arī to, ka būtu šobrīd jārīko tāds referendums. Un sanāk tā, ka ja šobrīd valdošie ieviesīs eiro bez referenduma, tas būs tā salīdzināms, teiksim, ar Latvijas brīvprātīgo iestāšanos Padomju Savienībā. Un nākotnē varbūt to var izmantot, lai apstrīdētu. Es jau pilnīgi piekrītu. Teorētiski jau mēs varam apstrīdēt arī to pašu iestāšanās referendumu Eiropas Savienībā. Ja? Par to jau nav runa, un es pilnīgi piekrītu tam, ka Savienība ir mainījusies, bet tas bija pilnīgi skaidrs, ka viņa mainīsies. Tajā pašā 2002.-2003. gadā, kurā tā grāmatiņa ir izdota, bija skaidrs, uz kurien viņi iet, jo tāda vienkārši ģeometriska likumsakarība, ja tev ir 2 punkti, un tu caur viņiem novelc taisni, tad tas taisnes virziens ir redzams. Ja, vairāk nav nepieciešams, bet tur to punktu ir bezgalīgi daudz, sākot jau no pašiem pirmsākumiem, kā Eiropas pirmie līgumi tika slēgti, un ar katru nākamo aizvien vairāk pilnvars tika deleģēts centram no nacionālajām valstīm, un te nekāda divu doma nevar būt, arī paskatoties uz to, kas ir, teiksim, Eiropas Savienības dibinātāji. Līdz ar to, šobrīd, ja par eiro atkal runājam, visi tie argumenti, kas izskan, vienalga, vai tie ir mūsu valdības vadītāji vai Latvijas bankas argumenti, viņi jādala ir 3 daļās. Viena ir pilnīgi absolūta demagoģija un meli, viena ir tik nenozīmīga, ka viņš vispār nav vērts pat apskatīt, un trešie ir vienkārši muļķīgi, ja, par kuriem pat nāk smiekli. Piemēram, Latvijas bankai ir arguments par to, ka pievienošanās eirozonai mazinātu finanšu panikas iespējamību Latvijā. Bet īstenībā ir tā, ka šāda te panika viņa ir iespējama, vai nav iespējama atkarībā no tā, kā rīkojas Latvijas banka. Līdz ar to viņi paši savā, teiksim, argumentācijā izmanto to, ka, ja mēs iestāsimies eiro, ja, tad tādā gadījumā eirozona mūs sargās no Latvijas bankas lēmumiem. Mazāk iespēja, ka būs finansiāla nestabilitāte Latvijā. Tas ir milzīgs absurds. Ja. Vai tāpat kā visi šie salīdzinājumi par to, ka mums nemaz nav citas iespējas, ja, vai no eiro, vai no rublis. Jā, šis arguments mums ar citu ārkārtīgi patīk, jo parasti latviešu nacionālistiem pārmet tādu, kā saka, ekstrēmu radikālismu, ka vai viens, vai otrs, vai tikai melns, vai tikai balts, un viņi paši saka, ka nevarot tā, ka tikai melns un tikai balts, bet šeit viņi liek izvēlēties, vai būs eirozona, vai būs rubļa zona. Ja? Nē, te jau patiesībā ir, tā domāšanas kļūda viņu apziņā ir dziļāka, jo tas automātiski nozīmē to, ka ar šo viņi patiesībā atzīst, ka viņu mērķis jebkurā gadījumā ir Latvija kā pastāvīga valstiska vienība vienkārši noslaucīt no kartes. Ja, ka mums ir vienkārši izvēle, kā tā veidā. Vēl viņi netieši atzīst to, ka fakts, ka Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, mūs no Krievijas nepaglābi. Protams, taču paskatīsimies mazliet atpakaļ, kas ir noticis kopš tā paša 2003. gada, vai labi rēķināsim 4. gada pavasari, kad formāli tātad šī pievienošanās Eiropas Savienībai notika. Pēc tā ir bijis gan referendums par 2 valsts valodām, gan skolu reforma, kurā bija milzīgi Krievu skolu protesti, kas gandrīz aizgāja līdz vardarbībai. Un tam līdzīgi. Tāpatās mani ļoti, var teikt, pat uzjautrina šis arguments, ka, iestāšanās eirozonā mūs tad pasargās no Krievijas ietekmes. Un tad man vienmēr rodas tāds jautājums, vai tiešām kādam liekas, ka Krievu biznesmeņiem, politbiznesmeņiem vai kas, lai arī viņi nebūtu, būs grūtāk nopirkt kādu īpašumu vai uzņēmumu Latvijā par eiro, nekā tas ir pa latiem. Vai tas vispār ir arguments? Kādā veidā tas mūs sargā vai nesargā? Ja? Un uz šo jautājumu nekad neviens nevar atbildēt, jo tādā nozīmē atšķirības nav pilnīgi nekādas. Ja? Ja mūs nesargāja šī pievienošanās Eiropas Savienībai kā tādai, kāpēc
vispār, lai cilātu vēl argumentu par eirozonu kā drošības garantu. Tad atkal jautājums, ja mums eirozona ir vajadzīga kā drošības garants, tad jautājums, priekš kam mums bija vajadzīgs, piemēram, stāties NATO. Tātad tas atkal, tad sanāk, ka nav drošības garants. Tas nozīmē, ka mums nav drošības šobrīd. Jā, jo NATO taču palielina militāros izdevumus, liek palielināt. Tātad ļoti, ļoti daudz tādu pretrunu, kas ir acīm redzamas pat tiem, kas īpaši ar politiku nenodarbojas. Jā, es esmu pamanījis, ka tā kā īpaši daudz nekā prātīgi, ko solīt viņiem nav, tad viņi mierina ar dažādām muļķībām. Piemēram, kā visus latus varēšot bez ierobežojumiem samainīt pret eiro. Tad tur atliek vienīgi iedomāties, gribētos gan redzēt, kā viņas nevarētu samainīt pret eiro, ja lats tiek likvidēts. Un vēl tāds arguments ir, ka pēc eiro ieviešanas cenas vis neaugšot. Tātad sanāk, ka visās eirozonas valstīs cenas vēsturiski atsakoties no savām valūtām ir augušas, bet Latvijā lūk neaugšot. Un man patika Ilmāra Poikāna tāds arguments, interesanti. Par kaut kādu nelielu pārkāpumu, tas ir, piemēram, neliela ātruma pārsniegšana. Sots ir 20 lati. Eiro pārvēršot, tas ir 28 eiro un 45 centi. Interesanti, vai tas tiks nopaļots uz 30 eiro tomēr šis sots? Jūs man piedodiet, bet man ir tāda sajūta, kad es eju pa ielu, man pienāk klāt 3 laupītāji, un es izvēlu ārā konstitūciju, likumu krājumu, un es sāku viņiem lasīt, jums nav tiesība mani aplaupīt, saskaņā ar tādu un tādu likumu mums tas un tas pienākās. Tie, kas mūs iestāja Eiropas Savienībā, tie, kas mums ieviesīs eiro, visas tās lietas ir izdomājuši, un visus tos likumus ir paredzējuši tādus, lai mēs, izmantojot un darbojoties tikai šo likumu ietvaros, nevarētu viņus apturēt un nevarētu viņiem plāniem traucēt. Tas ir līdzīgi, kā atnākt uz kazino un izmantojot tos kazino spēles noteikumus, mēģināt apspēlēt kazino īpašnieku. Neizdosies. Diez vai mēs varam apelēt pie viņu sirdsapziņas, pie kaut kādiem likuma punktiem, līgumiem, argumentiem. Tas nestrādās. Vienkārši tas viss jau ir pārdomāts. Es atceros, ka 90. gadu pašā sākumā es un Anita Brence, mēs kā Pilsoņu kongresa pārstāvis, gan neesmu delegāts, mūs sūtīja uz Maskavu, mēs tikāmies tur ar vairākām organizācijām. Un tur bija tāda interesanta organizācija, milzīgs veidojums, un viņu vadīja Žans Tirjārs. Un 91. gadā viesnīcā Kosmos sēžot, viņš mums teica, mēs jums dosim pāris gadus atelpas, un tad mēs jūs paņemsim. Un es biju izbrīnīts. Viņš man iedeva milzīgu žurnālu, kurā viss bija aprēķināts. Darba spēks, izglītība, cilvēki, derīgie izrakteņi, kas kur dzīvo. Viņi būvē 3. Romas impēriju no Dublinas līdz Vladivostokai. Es biju ļoti izbrīnīts par to, ka Latvijā par to pilnīgi klusēja. Atbrauc no Maskavas, vienīgais, kur es paspēju tikt pie Aida Tomsona tiku mikrofonā un tur kaut ko parunāju, tas viss arī tā pazūd. Bet viss tas, ko viņš teica, reāli notiek. Viņi visu ir izdomājuši. Un arī viņi, protams, kas saprot, ka būs kas pretosies, kas būs, kas ar to neapmierināti. Un tāpēc viņiem jānodiktē tādas spēles noteikumi, pēc kuriem viņi var tur turpināt, par rādio kaut ko runāt, avīzēs rakstīt, bet reāli mainīt neko nevar. Man tā liekas, es jau nevienu uz ko neaicinu, bet man tā liekas, ka bez zināmas kaut kādas šo likumu neievērošanas, bez zināmas huligānismu devas to nevar apturēt. To vienkārši mēs varam turpināt runāt un apelēt pie viņas sirdsapziņas, tāpat kā pie tiem laupītājiem, kurus es sākumā minēju, bet mēs neko neapturēsim tādā veidā. Kur man nav taisnība? Nē, par tiem laupītājiem tas bija labi. Ir tāds jociņš, ka valdībai ir ģeniāla jaunā drošības koncepcija, ka iebrūkot Krievu tankiem iedzīvotājiem būs jāiet ielās, vienā rokā jāvicina eiro banknotu, otrā NATO 5. paragrāfs. Tas būs tas mūsu drošības garants. Ir jau tā, un paturpinot to domu, jebkurā brīdī, teiksim, arī mūsu brīvības cīņu dalībnieki attiecībā, piemēram, pret carisko Krievijas impēriju bija likuma pārkāpēji. Tā kā, tas jau vienmēr ir tā ļoti nosacīti. Nevienmēr tas, kas ir likumīgs, ir taisnīgs, un nevienmēr tas, kas ir taisnīgs, ir likumīgs. Tā to sakarību varētu nodefinēt. Vai no tā es varu saprast, ka principā bez tādas kaut kāda līmeņa nevardarbīgās pretošanās, jeb kā to nosaukt, es nezinu, nebūs iespējams apturēt ne Eiropas Savienības tālāko virzību, ne viņas pārveidošanos, ne eiro ieviešanu, Latvijas pazaudēšanu? Te es domāju, ka process noteikti būs divpusējs. Viens ir tas, ka sabiedrība, tautas, valstis dažādās, kas ir Eiropas impērijas sastāvā, viņas ir pietiekami dažādas, un visu šo milzīgo sociālo procesu gluži vienkārši, runāsim svešvārdos, nav iespējams tik vienkārši menedžēt.
Līdz ar to ātrāk vai vēlāk, kā mēs to redzam, kaut kādā brīdī, kaut kur lēmumi ir kļūdaini, kaut kas nav pamanīts, un attiecīgi tāpat eirozona tagad šūpojās kā milus uz māla kājām, un visticamāk, viņi arī tuvākajā laikā nokritīs, jo, var dzirdēt, ka it kā apvienotā karaliste taisās pamest, Lielbritānija taisās pamest Eiropas Savienību, jā, par līdzīgām nostājām ir dzirdams arī citur, ir dzirdēti gadījumi, ka Vācijā ir diezgan populāra pēdējā laikā kļuvusi kustība, kas atkal atsāk izmantot Deutschmarkas eiro vietā. Tā kā šis process, viņš šobrīd ir tāds centrbeidzes process ieslēdzies. Un es domāju, ka saistībā no vienas puses šie centrālās administrācijas kļūdainie lēmumi, no otras puses nevardarbīgā pretošanās, vai kā lai to nosaukt, kas notiek attiecīgi katrā nacionālajā valstī vai pavalstī, kā tas mums šobrīd noteikti, ka tas novest pie tā, ka Eiropas Savienības dienas būtu skaitītas ātrāk vai vēlāk. Tad mūsu uzdevums varbūt būtu gatavoties šim brīdim, lai mūs tajā brīdī, kad tās pārmaiņas notiks, un tas notiks ne tikai Latvijā, bet varētu teikt, ka visā pasaulē, lai mēs būtu gatavi tam, saprastu, kas tur patiesībā notiek, un lai mūs kārtīgi reiz nepiemuļķot, kā reiz piemuļķot 90. gadu sākumā. Faktiski jau viņas arī notiek. Tās pārmaiņas viņas jau arī reāli šobrīd notiek, jo tas kādēļ, piemēram, kādēļ gan, teiksim, Merkelei vai jebkuram citam pietiekami liels rietumu valsts vadītājiem vispār būtu interesanti uztraukties par to, vai Latvijā tiek vai netiek ieviests eiro. Kāpēc šis process vispār uztrauc kādu? Uztrauc tādēļ, ka, teiksim, Latvijai, kurai lai arī kādi, bet šobrīd pēc tās milzīgās bedres ir kaut kādi pozitīva virziena attīstības rādītāji, jebkura šāds masa impulss, viņš papildus dod eirozonai, kaut kādas, teiksim, nosacītus mēnešus, izdzīvošanai. Līdz ar to tas viņiem ir vajadzīgs. Tas ir vecs joks, ka jebkura impērija, lai viņi varētu pastāvēt, viņai ir jāizplešās visu laiku. Tas pats attiecās arī uz eirozonu, viņiem nepieciešami jauni resursi. Jā, niecīgi es piekrītu uz visas kopējā eirozonas fona, mēs esam niecīgs resurs, bet mēs tomēr esam resursa pluszīmi. Un tas ir vajadzīgs. Ja. Tie, kas ir gudrāki, kā citas Austrum Eiropas valstis, kā Polija, piemēram, saka, nē, mums tas nav vajadzīgs. Jūs tiekat galā ar savām problēmām, un tad mēs padomāsim, vai mums to vajag vai nē. Un tā ir normāla, valstiska pieeja. Nosalusi vēselīte, baltus sniegus briem. Gan jau saule atkal sildīs viņai citu dienu. Gadi paiet ceļā tālāk, gadi aiziet prom. Apsolītu laimes zemi viņa neatrod. Gadi paiet ceļā tālāk, gadi aiziet prom. Apsolītu laimes zemi viņa neatrod. Latviju tautas dvēselīte, Latviju tautas sirds, gadu simtus nīcināta, tomēr gaiši mirdz. Pāri laikam, pāri naidam, dzīvo valoda, tautas dziesmās bezgalīgās droši glabātā. Pāri laikam, pāri naidam, dzīvo valoda, tautas dziesmās bezgalīgās droši glabātā. Mana tauta izkaisīta plašā pasaulē, daudzi pārnākt aizmirsuši savā dzimtenē. Citi tālā kara laukā palikuši ir, kara kungu savaņģoti svešos karos mirt. Citi tālā kara laukā palikuši ir, kara kungu savaņģoti svešos karos mirt. Sveši kungi manu zemi tā kā savu ņem. Sveši kungi manu dzīvi tā kā savu lemj. Vieni piespēj staburā dzīt, cits zog aprenī. Trešie smaidot iemin dubļos tautas liktenī. Vieni
dubļos tautas likteni. Zinu, nebūs bezgalīgā, ilgā klaušu nakts. Zinu, reiz būs atkal tautas, tas, kas tautai sakts. Ausīs saules pilni rītī manā tēva zemē. Katram tiks par riekšai laimēs vēl šai pasaulē. Ausīs saules pilni rītī manā tēva zemē. Katram tiks par riekšai laimēs vēl šai pasaulē. Nosalusi vēselīte saldus sniegus briem, gan jau saule atkal sildīs viņai citu dienu. Gadi paiet ceļā tālā, iet un aiziet prom, apsolītu laimes zemi viņa neatrod. Gadi paiet ceļā tālā, iet un aiziet prom, apsolītu laimes zemi viņa neatrod. Mūsu iepriekšējā raidījumā mums raidījuma viesis bija Egons Pičners, un tā dziesma, ko mēs tikko dzirdējām, tā ir viņa dziesma. Un par to, par ko mēs runājām iepriekš, latvieši tā gadsimta gaitā ir pierādījuši, ka ir tādi visai naski izdzīvot visvisādās sliktās situācijās un grūtos laikos. Un te var par latviešiem teikt tādu Solženicina citātu, kā viņš teica, kā ir jātiec pret padomi varu, ka netici, nebaidies un nelūdz. Un vai latviešiem šobrīd kaut kas līdzīgs nav? Attiecībā pret ko? Pret pastāvošo varu. Es domāju, ka tā atziņa, ko tu tikko citēji, ir pietiekami universāla, un viņi raksturo brīvu personību, brīvu cilvēku jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, kāda varas sistēma pastāv. Jo, domāt par to, ka kādreiz vai kaut kur ir pastāvējusi, vai kādreiz pastāvēs tā ideālā valsts iekārta, kura būs absolūti taisnīga, un visi mēs dzīvosim Leiputrijā, tā būtu tāda utopija. Jā, tāda mēģinājuma cilvēces vēsturē ir bijuši, un diezgan bēdīgi tāda, jā. Līdz ar to es domāju, ka tā ir pareizā attieksme. Pamēģināt vispirms tikt galā ar sevi, sakārtot sevi, iztikt pašam, jā, un tad, protams, un nākamais tad posms, kas gan mums klibo un ko mums vajadzētu iemācīties, es domāju, mums latviešiem, tā ir prasme sadarboties, tas gan. Jā, jo mēs kaut kā bieži vien pārprotam un uzskatām, ka, tad, ja es pats par sevi, tad es pats par sevi visās lietās, jā, bet ir jau tie darbi, kas ir darām, nevēl tādas talkas vienmēr ir pastāvējušas, ir darba apjoms, ko var tikai visi kopā. Jā, citādi katrs ielīdz savā stūrītī kuļās, kā māk, lai gan daudzās lietās sadarbojoties, to situāciju varētu būtiski uzlabot. Un patiešām nelūdzot varas līdzdalību. Jā, tā mums ir bieži gājis, ka to akmeni mēs veļam katrs no savas puses, un tad brīnamies, kāpēc viņš nekustē no vietas. Varbūt, ka vienmēr nevajag pret spēku nākt ar spēku, varbūt, ka vienmēr nemaz nevajag pretoties, un latvietis to tādā brutālā nozīmē, es domāju, pretoties, jo varbūt latvietis tāpat kā arābi un daudz tautas pasaulē, jo 1000 gadu vecs Ķīnas gudrība māca, ka stipros salauž, bet gudrie noliecās un atkal pieceļās. Un varbūt arī vācu laikā, piemēram, un daudz kur, varbūt, ka nevajadzēja, nespējam mēs varbūt militāri pretoties kaut kam, bet mēs varam izmantot vācu zināšanas, lauksaimniecību, arhitektūrā, vēl kaut kur, lai saglabātos. Un tomēr 700 gadu vācu valdīšana Latvijā latviskuma neizkāva tik, cik 50 gadu šeit padomju varas. Citas varas tehnoloģijas, protams, bija spēkā. Es domāju, ka visam ir savs laiks un īstā vieta. Traģēdijas rodas tad, kad mēs nepretojamies, tad, kad tas ir jādara. Un savukārt pretojamies tad, kad no tā vairs nav nekādas jēgas, jā, kad tas ir maksimums, tikai skaists varonīgs žests. Līdz ar to es domāju, ka ir brīdis, kad ir jāšauj, un ir brīdis, kad ir jāpretojās nevardarbīgi. Tā tas vienmēr bijis. Kā zināt? Kurš brīdis, kurā brīdī? Es domāju, ka tas ir procesa sākums kaut kāds. Pieņemsim par to pašu
40. gada okupāciju runājot, jā. Tad sākums bija tas, kad vajadzēja šaut, jā. Tad tas bija ļoti, ļoti svarīgi. To neizdarījām, Tas būtu bijis simbols, tāpat kā goda sarunas pie brīvības pieminekļa. Tas būtu pretošanās simbols, ka mēs tam nepiekrītam, ja? Jā, un ne tikai. Tam būtu arī noteikti praktiska nozīme. Ir taču pilnīgi savādāk, ja tu zini, ka tu savu, ejot svešā zemē, var lodu dabūt. Nevis, ja tev tur, nosacīt ar ziediem sagaida, ne? Tā kā, jā, tā ir tā mūsu traģēdija, ka toreiz īsto brīdi nejūtām. Bet tauta laikam nekad tā īsti nejutīs. Viņi vienmēr skatīsies uz savām autoritātēm, lai tās viņām pasaka, kurā brīdī ir kāds brīdis. Viņi sanāk uz dievkalpojumu, viņiem mācītais pasaka, kurā brīdī kas ir jādara. Viņiem tauta vienmēr skatās uz vadoni. Vai skatās uz vadoni vai uz to, ko vienkārši var redzēt visvairāk. Te jau ir tā otra puse, jā, kas ir saistīta ar masu apziņu un tam līdzīgām lietām. Un viņiem ir milzīgi iespēja parādīt to, ko vajag. Jā, protams, to, kuru vajag padarīt par vadoni, par tādu arī padara. Protams, tā tas ir. Tas nav nekas jauns, tā ir bijis gadu tūkstošiem. Mūsu valoda. Imičs. Nožēlojama parādība, kas arvien vairāk izplatās, ir nevajadzīgu angļu valodas vārdu lietošana tādos gadījumos, kad latviešu valodā ir atbilstoši labi vārdi. Vēl būs ilgi jāpūlas, lai atbrīvotos no pusgadsimta okupācijas laikā ieviesušās krieviskā piesārņojuma. Un lieki anglismi mūsu valodā arī nav vajadzīgi. Viens šāds, bieži bez vajadzības pēdējos gados lietots vārds ir imičs. Baltijas valstīm izdevīgāk ir veidot vienotu imidžu un uzsvērt savstarpēju sadarbību, nevis konkurenci. Ja runā par imidžu, tad jebkurā gadījumā imičs tikai raksturo cilvēku, bet neietekmē literārā darba vērtību. Šais teikumos imidžu vietā der vārds tēls. Baltijas valstīm izdevīgāk ir veidot vienotu tēlu un uzsvērt savstarpēju sadarbību, nevis konkurenci. Ja runā par tēlu, tad jebkurā gadījumā tēls tikai raksturo cilvēku, bet neietekmē literārā darba vērtību. Vēl kādi teikumi. Nevienmēr pirmais cilvēks kādā partijā ir radījis pievilcīgu politisko imidžu. Krāpnieki noguldījumu firmās cenšas radīt vienīgi izdevīgu imidžu reklāmā, pat nepūlēdamies organizēt ražošanu vai tirdzniecību. Pareizi. Nevienmēr pirmais cilvēks kādā partijā ir radījis pievilcīgu politisko tēlu. Krāpnieki noguldījumu firmās cenšas radīt vienīgi izdevīgu tēlu reklāmā, pat nepūlēdamies organizēt ražošanu vai tirdzniecību. Imidža vietā citreiz labi der kāds jau agrāk pazīstams aizguvums, piemēram, reputācija, ko nav vajadzīgs aizstāt ar jaunu anglismu imičs. Konkurences apstākļos manāma cenšanās graut citu uzņēmumu imidžu. Labāk graut citu uzņēmumu reputāciju. Latvieti cieni sevi, runā latviski. Un ne tikai runā, arī domā latviski. Ieteikumu sagatavoja biedrība Latvietis. Mēs esam atpakaļ un skan biedrības Latvietis raidījums Būt latvietim. Ja par eiro ieviešanu tiktu rīkots kāds nebūtu referendums vai kaut kāda aptauja, tad, protams, būtu tā pa īstam vērts stāstīt mūsu argumentus pret eiro ieviešanu. Bet tā kā referendums veikts netiks un neraugoties uz to, gan Latvijas valdība, gan Latvijas banka ļoti cenšas Latvijas iedzīvotājus pārliecināt par to, cik tas eiro būšot labs, tad laikam tomēr būtu jāpastāsta tie argumenti, kādēļ viss tā nebūs. Un es paskatījos, Latvijas bankas mājaslapā ir vesela kaudze dažādu ļoti interesantu apgalvojumu. Un Jāni, tev noteikti par tiem būs šis un tas sakāms, bez lamvārdiem. Un, piemēram, tiek apgalvots, ka Latvijai paaugstināsies kredītreitings, tādēļ Latvija 10 gadu laikā ietaupīs 900 miljonus eiro, Latvija vairs nebūs eiro, un tikšot radīti papildus 33 000 darba vietu.
Jā, No kurienes viņš šos skaitļus ir izrakuši? Nē, es jau teicu, tie argumenti ir dalāmi vairākās daļās, kur ir gan vienkārši muļķības, gan klāja mēlu un demagoģija, gan arī kaut kas pilnīgi nebūtisks. Tā kā pirms brīža stāstīja par 6 vārdu imiču, tajā pašā Latvijas bankas mājaslapā ir viens arguments, ka valsts prestižs uzlabosies. Tātad, vēl viens tāds ļoti jauks vārds, nes ko tas nozīmē un kādā veidā eiro ieviešana valsts prestižu uzlabos. Bet, labi, tas cits tās. Ja par šiem skaitļiem runātu, tad ir viens ļoti vienkāršs skaitlīts. Tas ir mūsu valūtas un zelta rezerves, kuru kopējā vērtība ir lēšama apmēram 3,5 miljardos. Gadījumā, ja tiek ieviests Latvijā eiro, visas šīs rezerves kļūst par eiro nodrošinājumu. Un, attiecīgi, ja eiro brūk, tad mēs šīs rezerves gluži vienkārši zaudējam. Jā. Tas vairs nav mūsu pašrīcībā. Tātad tas, ko Latvijai pat padomi vara nevarēja atņemt, tad to var atņemt tagad Eiropas centrālā banka. Tas būs ļoti vienkārši, tas būs juridiski korekti. Neviens neko neaizstāvēs un neviens neko tā praktiski neatņems. Jā. Vienkārši, ja ievieš eiro, tātad šis viss šis te garantētais apjoms, kas ir, jā, gan valūtas rezerves, gan zelts, tas nonāk Eiropas centrālās bankas rīcībā. Tas ir eiro segums. Vēl kāds būtisks labums tiek solīts, ka eiro ieviešana paaugstinās ārvalstu investīcijas. Ir tā, ka, kā viņi to izsacina, tur ir tā, ka viens kļūdains apgalvojums tiek ņemts par pamatu, lai izteikt nākamo kļūdainu apgalvojumu. Un kādēļ viņi šo apgalvo par tām investīcijām, tas ir tādēļ, ka viņuprāt pieaugs valsts kredītreitings. Tie ir absolūti maldi, tāpēc kredītreitings nav atkarīgs no tā, kā sauc valūtu. Kredītreitingu piešķir atbilstoši tam, kādā attīstības pakāpē un attīstības fāzē atrodas kādas valsts tautsaimniecība. Ja paskatāmies, piemēram, uz Norvēģiju vai Šveici, kas nav eirozonā, viņu kredītreitings ir krietni augstāks nekā ļoti lielai daļai eirozonas valstu. Jā, un savukārt eirozonas valstīm tīpaši, kas ir atrodas Dienvidu Eiropā, jā, zinām, par kurām valstīm ir runa, viņiem ir katastrofāli zemi. Jā, zemāk nekā arī Latvija šobrīd. Tad tas nozīmē, ka eirozona vai pievienošanās eiro pati par sevi šo kredītreitingu nemaina. Jā, tur tiek dot atsauc uz valstīm, kurām kredītreitings ir paaugstinājies, bet tas ir nevis uz tā rēķina, ka viņi pievienojas eirozonai, bet gan uz tā, ka tieši uz to konkrēto brīdi ir veikts kaut kādas reformas. Jā. Un līdz ar to viņi ir veikuši reformas, tad viņi stājas šajā eirozonā, tad viņiem piešķir paaugstinātu kredītreitingu. Bet tam nav saistības ar šo valūtu pilnīgi nekādas. Vēl tāds arguments ir, ka mums neatkārtošoties vairs pareks gadījumi, jo bankām krīžu gadījumos būšot pieejama eiro valūtas augstā likviditāte. Proti, ka šīs bankas varēs starptautiski aizņemties pašas naudu. Tas, ka neatkārtosies pareks gadījumi, to mēs nekādā veidā nevaram garantēt. Jā. Te ir un drīzāk par to, kas ir naudas avots tādos gadījumos. Pareks tas ir vispār kaut kas ļoti unikāls. Jā. Te būtu droši vien citi raidījumi vajadzīgi. Šeit pat tad jājautā, Latvijas banka un Latvijas valdība stājoties stabilajā, plaukstošajā un visādi citādi jaukajā eirozonā, kādas krīzes tur viņi plāno? Ja viņi gatavojas, ka būs krīzes. Tur ir, es jau varēju saku, ir tā, ka, ja cilvēkiem ir kaut kāda principiāla kļūda domāšanā, tu kā datorists labi zini, ko nozīmē, ja ir pamatīgi inficēta datorsistēma, tad viņi vienkārši sāk dažādas kļūdainas darbības veikt. Un tāpat ir ar mūsu vadošo eliti. Viņi visu laiku veic kļūdainas darbības. Te nav nekādas savstarpējas saistības, jā. Tāda inficēta elite mums. Viņi ir pilnīgi inficēti. Kungi, man liekas, ka mūsu klausītājs jau sen ir sapratis, ka eiro tas ir slikti. Bet klausītājs grib zināt, ko darīt, lai nebūtu slikti. Kādā nozīmē nebūtu slikti? Ja runa par kaut kādu valsts attīstības scenāriju. Runa ir par eiro. Mēs runājam par eiro, un mēs minām argumentu pēc argumentu, kāpēc eiro ir slikti. Es varu pateikt, kas ir labi būtu, ja mēs būtu normāli neatkarīga valsts, ar valstiski domājošiem cilvēkiem valsts vadībā. Ar lēmumiem, kas tiek pieņemti nevis tikai kaut kādas šauras grupas interesēs, bet kas tiek pieņemti. Bet mēs zinām, ka tā nav. Bet ko darīt, lai tā būtu? Jānonāk. Pats galvenais jautājums klausītājiem. Viņš klausās, jo mūs jau gandrīz vai stundu viņš domā, ko darīt, lai nebūtu tā, kā jūs tur mūs baidat tagad.
Es nevienu netaisos baidīt, bet es vienkārši skaidroju to, ka es domāju, ka mēs no šī konkrētā eiro arī neizvairīsimies visticamāk. Bet ir tā, ka ir arī tīri dažādas praktiskas lietas. Sākot ar tādām vienkāršām, tur saziņu sociālajos tīklos, ar kaut kādu cilvēku pulcēšanu ap sevi, ar kaut kādu pasākumu apmeklēšanu, informēšanu. Veidi var būt daudz un dažādi. Ja. Es tikai vienkārši ir runa šobrīd par to eiro, jūs prasat, ko varētu cilvēks darīt. Īstenībā uz šobrīd viņš īsti neko nevar darīt. Viņš var sākt ar to, ka viņš saprot, ka tas ir slikti. Viņš var saprast to, ka tas ir slikti, viņš var paskaidrot savus saprašanas robežās arī citiem, kas varbūt nesaprot. Ja. Bet šobrīd tas jau nav tas jautājums, jo par to eiro jau daudz maz visi saprot, ka tas ir slikti. Mēs te drīzāk tagad spriežam par to, kādi ir tie metodiskie meli, kurus izmanto, lai pārliecinātu, ka to ir ir jāsaprot, ar kādiem meliem un kas tie ir par meliem. Bet man šķiet, Jāni, ka tu pirms brīža jau pats atbildēji. Pirms pat Leonārds jautāja, kas būtu jādara. Un tas ir tas, ka nevienā valstī, nevienos laikos nav bijis tā, ka valdība bez tautas kāda spiediena, kā rīkotos tautas interesēs. Protams, un te es par to vienmēr runājot tādu mēdzu zīmēt, tagad gan neuzzīmēšu schēmu, bet ideja ir tāda, kā 2-3 stūri, viens ar virsotni uz leju vērsts, otrs uz augšu, un tās abas virsotnes sadurās, tad tas apakšējais 3 stūris ar virsotni uz augšu, tā ir tauta. Tas augšējais 3 stūris ar virsotni uz leju, tā ir, starptautiskā sistēma kaut kāda. Un pa vidu tur atrodas tajā sadurs punktā tā mūsu elite. Un tad ir šī spēle, ja tā tauta uz savu eliti nekādā veidā nespiež. Ja viņš spiež tikai no augšas šī starptautiskā sistēma, tad, protams, ka visi lēmumi kādā konkrētā valstī tiek pieņemti starptautiskās sistēmas interesēs, vai tās citas valstis, vai finanšu grupējums, vai kas, kā kurā brīdī. Un kamēr nav nekāda veida, organisms no tautas puses izveidots, kurš uz to mūsu elitu spiestu atbilstoši. Viņiem nav nekādas vajadzības. Nav jau kādēļ ņemt vērā to tautas interesi. Tas nozīmē, ka kamēr latvieši nebūs sabiedriski aktīvi organizēti un kamēr latvieši nesāks spiest to eliti, tikmēr arī nekas labāks nepaliks. Bet, protams, tas jau ir tāda abeces patiesība. Un to mēs visi, es domāju, lieliski zinām jau gadus 20. Jo tie ir ļoti daudz tādu latviešu, kas sēž savā klusajā kaktiņā, viņam ir grūti, viņam ir slikti, viņš labprāt kaut kur virtuvē vai varbūt pagalmā pačīks, cik viņam ir slikti, bet tajā pat laikā, ja visi šie latvieši kļūtu sabiedriski aktīvi, izplatītu informāciju un nāktu tālāk tiem, kas šo informāciju vēlas izplatīt, es domāju, ka varbūt nemaz tik slikti arī nebūtu. Bet kā lai viņi kļūst aktīvi, kamēr bērns aug? Par viņu rūpējās vecāki. Tad, kad bērns izaug, viņš rūpējās par saviem vecākiem. Jebkurā gadījumā vai viens par otru rūpējās, un cilvēkam ir kam paklausīt, pēc kā tiekties, ir kaut kāds piemērs. Kuras būtu tās organizācijas Latvijā, uz kurām cilvēki varētu cerēt, kurās viņi varētu iestāties, ar kurām viņi varētu sadarboties, kur būtu tie karogi, zem kuriem pulcēties Latvijā reāli, tā pa īstam? Es jau teiktu, ka ir gana daudz. Nevajag arī varbūt raudzīties tikai tik šauri kā uz organizācijām, kas sev definē kā politiskas. Es pat teiktu, ka no tādām biežāk vajadzētu pat sargāties, nekā pie viņām piesaistīties. Bet to var sākt ar jebkuru organizāciju, kurai ir daudz maz tāda latviska pamata. Mēs šeit drīkstam nosaukt. Jā, protams. Es vienkārši gribu tā vispārināt tās grupas, ka tās varbūt ir ļoti daudz dažādu kopu jaunieši, kas, ar folkloru nodarbojas, kam ir tur senās cīņas, Tāpat tās ir, atsevišķas organizācijas, kas nodarbojas ar tūcīņu, kur atkal ir uz latviskiem pamatiem, kur atkal var cilvēki nākt. Ir jūsu kaut vai biedrība, jūs redzēt, jūs tagad veidojat labu, raidījumu derīgu, tas atkal ir labs darbs, un gan jau, ka arī jūsu biedrībā cilvēkam atrastos vieta, un kaut kādā mērā viņš varētu palīdzēt, Un šādu piemēru jau ir ļoti daudz, te ir jāskatās, kas cilvēkam ir tuvāks,
Ja cilvēks grib, nezinu, teiksim, vairāk kustēties, sportot, cīnīties, viņš var nākt uz Tevijas sargiem vai uz Tūciņas skolu, ja, kas ir organizācijas latviskas. Ja viņam interesē vairāk vēsturi, viņš var atrast atbilstoši, ja, tur vienalga Senzeme, Ugunszīme un tā tālāk ir daudz to grupu, ja, kas ar latviešu vēstures izpēti nodarbojas nopietnā līmenī turklāt. Tā kā, visi ceļi vaļā ir. Es domāju, ka lielākā daļa arī to, kas tā tiešām no sirds grib, ka viņi arī tomēr atraduši kaut kādu saskars punktu ar tiem cilvēkiem, kas kaut ko dara. Jo te arī mums nevajadzētu ne sevi šaustīt, ne par to kaut kā uztraukties. Latvieši tādā ziņā nav nekāds unikālais izņēmums, jo visās tautās, visās sabiedrībās aktīvākais, domājošais vienmēr ir mazākums. Ja? Un nekad mēs nevaram gaidīt, ka 99% sabiedrības tagad būs aktīvi, ka tagad visi par visu interesēsies, pieņems racionāls lēmums. Tā nekad nebūs. Ar tādu utopiju mēs varam sev mierināt, bet viņi ir neauglīgi. Biedrība Latvietis piedāvā iznākusi izcila grāmata Būt latvietim. Iegādājies sev un uzdāvini bērniem un mazbērniem. Katrai tautai ir tiesības pastāvēt un brīvi attīstīties. Kurā tautā kāds dzimis, pie tās tam jāturas. Grāmatu var nopirkt Biedrības Latvietis birojā Matīsa ielā 79 Rīgā un grāmatnīcās, kā arī pasūtīt internetā www.latvietis.lv. Tālrunis uzziņām 29 247 998 29 247 998. Latviešiem laikam tāds ir liktenis. Kā visos laikos, galvenais tomēr ir un paliek izdzīvot. Svarīgi ir savstarpējā palīdzība, svarīgi ir savstarpējā draudzība un godīgums pret sevi un citiem. Ja tas būs, latvieši izdzīvos un pārdzīvos gan eiro, gan Briseles eirokrātiju, un tāpat kā ir pārdzīvojuši ļoti daudz ko savā vēsturē. Un es domāju, ka ja vien mēs paši domāsim un ja vien mēs paši kaut ko darīsim, jo, kā saka, neko nemainot, nekas nemainās. Bet jāmaina mums vispirmkārt ir pašiem sevi, un tad jau arī viss būs labi. Eiro tas, protams, ir slikti, bet eiro mūs neiznīcinās. Eiro nevar ienākt mūsu ģimenēs, pārkrievot vai angliskot mūsu bērnus. To daram mēs un pieļaujam mēs. Eiro tas ir tikai viens no instrumentiem, kas mūs apdraud, varbūt, kas mums atņem kaut kādu suverenitāti, bet eiro mūs neiznīcinās. Mēs te pārdzīvosim ar eiro, ja mēs rublu pārdzīvojām. Tas viss varētu tā notikt. Es pilnīgi piekrītu, ka pārdzīvoši mēs esam visu noteikti pārdzīvosim, ne tikai eiro vien, bet ir vienmēr saprātīgi tomēr izvairīties no draudīgas vai naidīgas vides, un eiro nešaubīgi šādu naidīgu un draudīgu latviešiem vidi veicina, tā kā, tas mums pilnīgi droši nav vajadzīgs. Ja mēs no tās izvairīties nevaram, tad vismaz ieejot kādā nedraudzīgā vidē ir pietiekoši jāizsargājas, jābruņojas, teiksim, tādā ziņā, lai šī vide pēc iespējas mazāk mums kaitētu. Jā, pilnīgi droši, un galvenais mācīties atšķirt tiešām savējos no netika savējiem. Tā ir ļoti gudra mācība. Jā, to katram no mums laika pa laikam nāks pārliecināties, ka tomēr mēs vēl neesam līdz galam to apguvuši. Mūsu raidījums tuvojas pamazām izskaņai, un tādēļ es vēlos atgādināt dažas lietas. Raidījums Būt latvietim ir Biedrības Latvietis veidots raidījums, kurā runājam par visu, kas svarīgs un rūp latvietim. Biedrība Latvietis izdod arī vērtīgas grāmatas. Mums ir akcija Dators latvietim, kuras ietvaros mēs dāvinām lietotus datorus tiem latviešiem, kam tie vajadzīgi, bet kas paši nevar tādus atļauties. Ir bijuši daudz vērtīgu priekšlasījumu, kas iemūžināti video ierakstos. Darāmā ir daudz, vajadzīgi tikai darītāji. Ja vēlaties pievienoties mums un dot savu artavu latviskas Latvijas celšanā, stājieties mūsu rindās. Iestāšanās anketa atrodam mūsu mājaslapā latvietis.lv.
Gaidīsim jūs ciemos mūsu birojā, Rīgā, Matīs ielā 79, trešdienās no 17 līdz 18, vai citā laikā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 29 247 998. Tālruņa numuru atkārtošu vēlreiz 29 247 998. Saulei lecot rīta rasā, atvirdz Latviju dvēselītes, karos kautas nenokautās, Tevu zemi sargājot, karos kautas nenokautās, Tevu zemi sargājot, mīļās māras salasītās, pāri pļāvām pārējotī, laivas klēpī iešošotās, baltā līnu palagā, laivas klēpī iešošotās, baltā līnu palagā. Sidra viņa lietum līstot, pāri pļāvā, pāri laukiem, dvēselītes atmirdzējā, zemes mātes palasēs, dvēselītes atmirdzējā, zemes mātes palasēs, pazītes attecējā, rūdzu laukos tautas dziesmās, viņa valde zelta proklēs, tautas dziesmas ieskandējā, viņa valde zelta proklēs, tautas dziesmas ieskandējā. Tautu dēli, tautu meitas, iehauž balss izskanīgās, saules staros iemirdzējās, Latviju tautas dvēselītes, saules staros iemirdzējās, Latviju tautas dvēselītes. Ja raidījuma klausītājs ir ieinteresējis un viņi vēlas vairāk parunāt ar mūsu raidījuma viesi, vai, piemēram, mūsu klausītājs interesē tuciņas nodarbības, tad, Jāni, varbūt nosauc savu kādu informāciju, kā tev var atrast. Nu, sazināties jau visvieglāk droši vien ar internetu palīdzību, vai meklējot mani draugos personīgi, vai ir mājaslapa Nacionālisti LV, vai man personīgā mājaslapa Jānis Sils LV. Tā kā tur ir kontakti norādīti, tad jau varēsim sazināties droši. Un šķiet vēl bija TV sargi LV. Jā, TV sargi arī. Nu, ir samērā daudz, tā kā sliktākajā gadījumā ierakstiet meklētājā, gan jau kaut kā līdz manīm nonāksiet. Nu jā. Vēl es vēlētos pateikt par mūsu akciju Dators Latvietim. Nu, tā kā mūs daudz, kas ir pieteikušies datoriem, varbūt domā, ka tos mums piešķir, es nezinu, kāda Eiropas komisija vai Latvijas valdība. Nu, diemžēl tā nav. Un datoru dāvināšanai mums nekāda Eiropas Savienības fondi nav pieejami un līdzīgi finansējuma avoti arī nē.
Dators mēs komplektējam paši no tām detaļām, kas mums ir pieejamas.